Labdien, es esmu mācītājs Dzintars Laugalis. Trešdien ir pelnu diena. Cilvēki ies uz baznīcu, lai varētu sākt lieldienu laiku. 7 nedēļas pirms lieldienām ir gavēņa laiks. Baznīcā lasīsim rakstu vietu no apustuļa Pāvila vēstules romiešiem 13. nodaļas, kur Pāvils raksta: To dariet saprasdam šo laiku, ka jums pienākusi stunda celties no miega. Jo tagad mūsu pestīšana ir tuvāk nekā toreiz, kad kļuvām ticīgi. Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu, tāpēc noliksim tumsības darbus un tērpsimies gaismas bruņās. Dzīvosim cienīgi, kā diena to prasa, nevis dzīrēs un skurbumā, izvērtībā un izlaidībā, ķildās un naidā, bet lai jūsu bruņas ir Kungs Jēzus Kristus, un nelutiniet miesu, lai nekristu kārībās. Tie ir svēto rakstu vārdi. Un, ziniet, pelnu dienā tur mēs aizējam uz baznīcu, un tad mācītājs uzliek rokas un uzvelk krusta zīmi ar pelniem un saka: atceries, ka tu esi tikai pīšļi, un par pīšļiem tu esi ņemts, un par pīšļiem tev ir jāpaliek. Un tas uzsvars uz pelniem nozīmē to, ka patiešām mēs esam mirstīgi. Un gavēņa laikā mēs cenšamies no mirstīguma pievērsties nemirstīgajam. Gavēņa galvenais uzdevums ir atturēšanās no miesīgā, lai vairāk pievērstos garīgajam. Un patiešām gavēņa laikā mūsu luterāņu tradīcijā mums ir divi gavēņa laiki baznīcas gadā. Un tad mēs atturāmies no miesīgām izpriecām, lai vairāk pievērstu laiku garīgajam. Varētu tā teikt, kad miesa piedzīvo trūkumu, bet dvēsele tiek paēdināta bagātīgākā citā laikā. Miesa dabūna trūkties, bet dvēsele priecājās. Bet svarīgi vēl arī tā atcerēties, ar ko tad īstenībā kristīgajā baznīcā gavēnis atšķirās no gavēšanas. Piemēram, cilvēki gavēja arī jogā, vai arī gavēja tāpēc, ka grib nomest lieko svaru. Tas galvenais ir, kad kristietībā un kristīgajā ticībā gavēnis ir vērsts uz Dievu. Gavēnis nav domāts priekš manis, bet gavēnis ir domāts priekš Kristus. Es pievēršos gavēnī, svarīgākais neesmu es, mans ķermenis, bet gavēni ir svarīgākais garīgais, attiecības ar Dievu, ticība. Un gavēnis ir, varētu teikt, tāda lūkšanas forma. Gavēnis nav manis dēļ, bet es gavēju Kristus dēļ. Un tādēļ gavēņa laikā vajag vairāk veltīt laika garīgajām lietām, lūkšanām. Un vēl kas ir, ka gavēnis ir pozitīvs piedzīvojums. Un tā ir iespēja sasniegt kādus garīgus augstumus un dziļumus. Un tas varētu teikt, ka gavēnis ir tāda, patiešām tā ir iespēja, tas ir pozitīvs piedzīvojums. Iespēja tuvoties Dievam, jo pārējā laikā mums cauri gadam ejot, mēs bieži vien esam ar visu kaut ko citu aizņemti, mēs pievēršamies visādām citām lietām, bet gavēņa laikā mēs tiešām vairāk atceramies to, ka mēs esam arī Dieva bērni. Un gavēnis, piemēram, nav kā tāda vingrojuma vai sports, bet tas ir daļa no dzīvām attiecībām ar mūsu Dievu. Un varētu teikt, gavēnis vēl ir vajadzīgs arī tāpēc, lai mēs iemācītos arī cīnīties pret kārdinājumiem. Jo mēs kaut kā citreiz pārāk daudz sakām jā savām iegribām, savām vēlmēm, un mēs bieži vien kļūstam savu vēlmju kalpi. Mēs ļoti kalpojam savām vēlmēm, bet gavēņa laikā mēs iemācāmies savām vēlmēm pateikt nē. Man to gribās darīt, bet es to nedarīšu, tāpēc, ka tagad ir gavēņa laiks, un es to tagad nedarīšu. Un es cīnos pret savām vēlmēm. Es neesmu savu vēlmju vergs. Kas tad īsti būs tavs gavēnis? Interesanti, ka luterāņi atšķirās piemēram, no katoļiem un pareizticīgiem ar to, ka luterāņi vienmēr jautā, ko tu tagad gavēsi gavēņa laikā? Man liekas, ka tiem brāļiem mums gan katoļu, gan pareizticīgo konfesijās ir ļoti skaidrs, kāds tad īstenībā tas gavēnis būs. Jo viņiem tas jau ir iemācīts no sākta gala, bet savukārt mēs
vienmēr domājam, mēs gavēsim uz kaut ko, mazāk skatīšos sociālos mēdījus, mazāk televizoru. Mēs nedzersim alkoholu gaveņa laikā, es varbūt mazāk pīpēšu. Kā cits saka, es nelamāšos gaveņa laikā, neteikšu nevienu tādu vārdu. Es savai valodai skatīšos līdzi, es nepacelšu balsi uz saviem tuvākajiem, es būšu laipns, es savai sievai vairāk dāvāšu ziedus. Gavēnis kā tāds laiks, kurā es varu pievērsties tam. Bet, piemēram, gavēnī pats tāds standarta uzstādījums ir tas, ka mēs nelietojam gaļu gavēņa laikā. Un tās ir 7 nedēļas, kad mēs atturēsimies no gaļas ēdieniem. Un tāpēc, piemēram, ir karnevāls dienā pirms pelnu dienas ir karnevāla diena, tāpēc, kad tas ir no vārda gaļa. Un tad cilvēki sēdās gaļu, vai arī tagad šajā svētdienā, kas ir svētdiena pirms gavēņa laika, cilvēki, piemēram, cep treknes pankūkas. Tā ir pankūku diena. Ir pat daži draudzes, kuras taisa pankūku pēcpusdienu pēc dievkalpojuma. Tātad, tas ir tā, ka mēs ejam gavēņa laikā, mēs papriecājamies un mēs apzināmies, ka mēs gavēnī no tā atturēsimies. Un citreiz pat ir labi vēl varbūt, kad mēs jau pirms gavēņa savu miesu pieradinām arī pie tā, kad mēs samazinām kaut kā to ēšanu. Mēs tik daudz neēdam, lai nav tā, ka pēkšņi tik šausmīgi grūti pelnu dienām. Jo pelnu dienā tad mēs patiešām, tā ir viena diena, kurā mēs stipri atturamies, līdzīgi kā lielajā piekdienā. Proti mēs tikai dzeram ūdeni un uzēdam maizi vai kaut kā tā nedaudz, un mēs ļoti veltāmies lūkšanām un grēksūdzei. Kāds tad būs tavs gavēnis šīs 7 nedēļas? Bībelē ir teikts, ka tas gavēnis Dievam ļoti patīk, ka mēs neesam noskumuši, ka mēs nerādam savu seju kā gavētāji, kā Kristus saka Kalnas prediķī, bet mēs Dieva priekšā to rādam, mūsu īsto seju, ka es patiešām Dievs tevis dēļ to daru. Es caur savu gavēni pagodinu Dievu, un to es daru es gavēju nevis sevis dēļ, bet es to daru Kristus dēļ. Kristus manis dēļ ir gājis krusta ceļu un atturējies 40 dienas pēc savām kristībām, un viņš ir cietis pie krusta manis dēļ. Kas tad ir mans gavēnis? 40 dienas, ja es varu arī nedaudz ierobežot savas vēlmes, neēst gaļu un būt laipnāks cilvēks, vairāk lūgt Dievu, un tajā gavēnī es piedzīvošu daudz vairāk Dieva žēlastības. Lai mums visiem ir svētīgs un patiešām tādām svētīgām, garīgiem piedzīvojumiem un atziņām bagāts gavēņa laiks.